Kāpēc mēs zinām, ka radošas sabiedrības izveide ir iespējama? Jo jebkurš normāls cilvēks grib dzīvot radošā sabiedrībā, nevis patērēšanas formātā. Informēšanas etaps ir ļoti svarīgs, jo, ja cilvēki neuzzinās par radošu sabiedrību, nebūs politiķu, par kuriem viņi balsos. Šādi politiķi parādīsies tikai tad, kad būs elektorālais pieprasījums pēc radošas sabiedrības. Bet mums tas ir nepieciešams, lai savās valstīs likumīgi ieviestu radošas sabiedrības vērtības. Radoša sabiedrība ir reāls darba modelis. Ir skaidrs plāns un stratēģija tā īstenošanai, un to veido 3 radošas sabiedrības izveides etapi. Pirmais etaps – informēšana, otrais etaps – politiskais, trešais etaps – pasaules referendums. Stratēģija ieskicē konkrētas darbības katra etapa mērķa sasniegšanai. Tikai 5 gadu laikā mēs varēsim miermīlīgā un likumīgā ceļā pāriet no pašreizējā patērēšanas formāta uz radošu sabiedrību. Lai tas notiktu, visiem cilvēkiem pēc iespējas ātrāk jāapvienojas ap radošas sabiedrības ideju. Tagad mēs atrodamies pirmajā etapā. Radošas sabiedrības izveides pirmais etaps ir informēšanas etaps. Šī etapa mērķis, lai katras valsts iedzīvotāju vairākums atbalsta pāreju uz radoša formāta sabiedrību. Informēšanas etapa mērķis ir, lai katras planētas cilvēks apzinās, ka ir alternatīva patērētāja formātam, kurā mēs cīnāmies par izdzīvošanu. Un šī alternatīva ir radoša sabiedrība. Šis etaps ir pats svarīgākais. Ko nozīmē informēt par radošu sabiedrību? Tas nozīmē stāstīt par to, kādas jaunas dzīves kvalitātes perspektīvas tas paver katram cilvēkam. Drošību, nodrošinājumu un augstu dzīves kvalitāti. Ir būtiski nogādāt līdz katram cilvēkam, ka radošas sabiedrības izveide tas ir reāli paveicams uzdevums, un mēs to varam uzbūvēt visīsākajā laikā, 5 līdz 6 gadu laikā. Šodien jūs uzzināsiet daudz interesantu lietu par to, kāda būs dzīve radošā sabiedrībā. Fórumā diskutēsim par to, kā pievienoties radošas sabiedrības projektam un ko jūs varat darīt jau šobrīd. Ir ļoti svarīgi parādīt savu izvēli, kur vien iespējams. Tieši tā cilvēki radīs globālu elektorālo pieprasījumu savās valstīs. Tieši tā mēs politiķiem nodemonstrēsim, ka vēlamies dzīvot radošās sabiedrības formātā. Pirmā informēšanas etapa rezultāts, kurā mēs šobrīd atrodamies, būs elektorālā pieprasījuma izveide par radošu sabiedrību. Esam aprēķinājuši, ja katrs cilvēks par radošu sabiedrību pastāstīs vēl tikai 5 cilvēkiem, mēs realizēsim pirmo no 3 etapiem tikai 2 nedēļu laikā. Kad mēs sasniegsim šo rezultātu, mēs būsim gatavi pāriet uz nākamo etapu. Radošas sabiedrības izveides otrais etaps, tas ir politiskais. Šajā etapā mūsu mērķis ir ieviest radošas sabiedrības 8 pamatus katras valsts konstitūcijās un ieviest likumu par elektorālo platformu. Mēs izmantosim esošo tiesisko regulējumu. Šī jaunā sociālās organizācijas forma būtu jānodrošina likumdošanas līmenī. Lai ātrā un miermīlīgā ceļā izveidotu radošu sabiedrību, mums politika jāizmanto kā instruments. Mēs balsosim tikai par tiem politiķiem un tikai par tām politiskajām partijām, kas atbalsta radošu sabiedrību un tās 8 pamatus.
Ja tādu nebūs, mēs vispār nebalsosim. Šodien politiķu vidū parādās arvien vairāk kārtīgu cilvēku, kas visu saprot. Viņi atbalsta radošu sabiedrību un 8 pamatus. Ja mēs ar jums balsosim tikai par tiem politiķiem un tām partijām, kas veidos radošu sabiedrību, citiem politiķiem nebūs elektorāta. Politiķis vienmēr seko elektorātam. Ja būs vēlētāju pieprasījums pēc radošas sabiedrības, viņi to izveidos. Kad pie varas būs mūsu ievēlētie politiķi un politiskās partijas, mums būs jāpieņem likumi, kas garantēs ikviena cilvēka interešu realizāciju. Radošas sabiedrības izveides 2. etapā ar politiķu palīdzību sasniegsim šādus mērķus. Radošas sabiedrības 8 pamatu pieņemšana konstitūcijā. Likuma pieņemšana par elektorālo platformu. Likuma pieņemšana par tūlītēju politiķa atsaukšanu. Pirmais solis, ko politiķi īstenos pēc mūsu pieprasījuma, ir radošas sabiedrības 8 pamatu ieviešana valstu konstitūcijās un likumos saskaņā ar esošo likumdošanu, leģitīmā un tiesiskā veidā, bez pašreizējo likumu pārkāpumiem un pilnīgi miermīlīgā ceļā. Visu likumu pamats būs radošas sabiedrības 8 pamati. Tāpēc mēs sakām, ka radoša sabiedrība ir absolūti miermīlīgs scenārijs. Ieviešot elektorālās platformas likumu, mēs atgriezīsim mums varu un tiesības izvēlēties, kā mums dzīvot. Mēs atgūsim tiesības pieņemt lēmumus ar tiešo balsošanu bez starpniekiem. Politiķiem būs tikai izpildītāju loma. Vēl viens būtisks 2. etapa solis ir likuma ieviešana par nekavējošu politiķa atsaukšanu, ja viņš netiek galā vai nepilda viņam uzticētās funkcijas, lai veidotu radošu sabiedrību. 2. etapa rezultāts ir 8 pamatu ieviešana lielākajā daļā pasaules valstu konstitūciju. Pēc tam mēs varam pāriet uz 3. un pēdējo etapu – pasaules referendumu. Šajā etapā, pateicoties elektorālajai platformai, visi pasaules cilvēki varēs pieņemt radošu sabiedrību kā vienotu sociālās struktūras formu uz visas planētas un noteikt 8 pamatus kā likumu, pēc kura beidzot sāks funkcionēt visas mūsu sabiedrības dzīves sfēras. Ignorantia juris non excuse. Likuma nezināšana neatbrīvo no atbildības. Šodien likuma nezināšana ne tikai atņem mums skaisto nākotni, bet arī var atņemt mums dzīvību. Galu galā mēs vienkārši neizmantojam savas likumīgās tiesības, lai radītu elektorālo pieprasījumu, un līdz ar to savu likteni uzticam citu negodprātīgajās rokās. Radoša sabiedrība ir absolūti dabisks un nepieciešams veids, kā garantēt cilvēktiesību realizāciju, kuras šodien ir deklarētas jebkuras valsts likumdošanā, bet faktiski netiek realizētas. Lai nodrošinātu ikviena cilvēka tiesības, visu valstu likumdošanā nepieciešams ieviest strādājošu tiesisko mehānismu. Nevis laužot pašreizējo kārtību, bet to uzlabojot. Nevajag nekādas revolūcijas. Tā ir revolūcija. Rodas pamatots jautājums, kā to izdarīt. Visu valstu konstitūcijās ir jāievieš radošas sabiedrības 8 pamati un jāpieņem likums par elektorālo platformu. Elektorālā platforma ir sabiedrībai piederoša elektroniskā sistēma,
kas ir vienīgais instruments, kā visiem cilvēkiem ierosināt un pieņemt likumus un lēmumus. Tā arī ir vienota likumdošanas bāze. Tas ir iespējams, kad lielākā daļa deputātu atbalsta radošu sabiedrību. Un, lai tas notiktu, lielākajai daļai vēlētāju valstī ir jābalso par tiem kandidātiem, kuri savās vēlēšanu programmās apņemsies iekļaut 8 pamatus satversmē un pieņemt likumu par elektorālo platformu. Un tagad mēs nonākam pie svarīgākā - sabiedrības pieprasījuma izveides, kas nāk no iedzīvotāju vairākuma, kuriem ir tiesības ievēlēt sabiedrības pārstāvjus un autoritātes. Kā panākt šo vairākumu aktīvo vēlētāju vidū? Tas ir radošas sabiedrības izveides pirmā etapa, informēšanas etapa, galvenais uzdevums. Visiem planētas iedzīvotājiem, kuri jau ir dzirdējuši par radošu sabiedrību un vēlas tajā dzīvot, ir vienkārši aktīvi jāinformē visi cilvēki par radošu sabiedrību. Kad lielākā daļa planētas iedzīvotāju aktīvi atbalstīs radošu sabiedrību, tās izveides atlikušie etapi noritēs ļoti ātri un viegli, saskaņā ar katras valsts likumdošanu. Tieši tāpēc vissvarīgākais ir informēšanas etaps. Respektīvi, formula ir vienkārša. Pirmām kārtām mēs informējam visus cilvēkus par iespēju izveidot radošu sabiedrību. Tad vēlētāji izvēlas tikai tos politiķus, kuri atbalsta radošu sabiedrību. Un šie politiķi likumdošanas līmenī jau īsteno 8 radošas sabiedrības pamatus un pieņem likumu par elektorālo platformu. Ar tādu valdības formu kā monarhija viss ir vēl vienkāršāk. Monarhs ar savu lēmumu groza satversmi vai vienkārši pieņem radošas sabiedrības 8 pamatus kā valsts pamatlikumu. Svarīgi atcerēties, ka jebkurš monarhs un jebkurš politiķis vienmēr ir atkarīgs no sabiedrības pieprasījuma. Kā redzam, mums, visiem cilvēkiem, ir neatņemamas tiesības izlemt, kādā sabiedrībā mums dzīvot. Un radoša sabiedrība ir dabisks cilvēku lēmuma iemiesojums. Un tās izveide nav revolūcija, bet gan evolūcija, kas notiek tiesiskā ceļā. Ir pienācis laiks izmantot šīs tiesības. Paldies! Tagad vārds mūsu vadītājiem. Paldies, Robert, tev absolūta taisnība. Mums cilvēkiem ir likumīgas tiesības izveidot elektorālo pieprasījumu un izveidot radošu sabiedrību. Tomēr cilvēki par šīm tiesībām nezina, un tāpēc tās neizmanto. Gatavojoties šodienas fórumam, aptaujājām Eiropas parlamenta deputāti no Vācijas, Kristīni Andersoni. Aicinām noskatīties šīs sarunas fragmentu. Mūsu pirmais jautājums ir par 12. novembrī notiekošo fórumu. Fóruma nosaukums ir Mūsu glābiņš ir vienotībā. Cik svarīga ir cilvēku apvienošanās šajā izaicinošajā laikā, un kāda ir cilvēku loma, lai panāktu ilgstošas pozitīvas pārmaiņas mūsu sabiedrībā? Šobrīd cilvēku apvienošanās ir ļoti svarīga. Mēs esam redzējuši, jo īpaši pēdējos 2 gados, kā tiek sagrautas cilvēku tiesības, gan pilsoniskās,
gan konstitucionālās. Cilvēkiem tiek atņemtas viņu tiesības. Tās ir pārdefinētas par privilēģijām, ko valdība var piešķirt, kad vien vēlas, vai atņemt, kad vien tā uzskatīs par vajadzīgu. Un tas notiek nevis vienā, 2 vai 3 valstīs, bet tā tas notiek visā plašajā pasaulē. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai cilvēki vēlreiz apzinātos, ka demokrātija tā ir viņu vara. Tā paredz viņu līdzdalību. Ja cilvēki vēlas pārmaiņas, viņi var tās panākt. Tādēļ viņiem ir jāiet uz vēlēšanām, nevis jāsēž mājās. Viņiem ir jāuzņemas atbildība. Demokrātija nav tas gadījums, kad var mierīgi aiziet gulēt, jo kā reiz tika teikts, kad jūs aizmiegat demokrātijā, jums būs ļoti skarba pamošanās tirānijā. Interešu konflikts būs vienmēr neatkarīgi no tā, kam ir vara. Viņa mērķis vienmēr ir paplašināt savu varu uz to cilvēku rēķina, pār kuriem viņš valda. Un mums patiešām ir nepieciešamas institūcijas, kurām ir sava veida pārvaldes pilnvaras. Ir acīm redzami, ka mums tās ir vajadzīgas. Bet galvenais ir tas, ka ir jābūt kontroles un līdzsvara mehānismiem. Arī tas ir katras demokrātijas stūrakmens. Cilvēkiem ir jāsaprot, ka viņi ir atbildīgi par savu dzīvi, un viņiem pašiem ir jāpieņem lēmumi. Tad viņi ievēl pārstāvjus, kuriem ir jāīsteno tautas vēlmes. Taču tagad mēs redzam, ka šie paši ievēlētie pārstāvji diktē cilvēkiem, kādām ir jābūt viņu vēlmēm, un tas ir nepareizi daudzās attiecībās. Tāpēc cilvēkiem ir jāsaprot, mēs ievēlam pārstāvjus, un viņi ir mūsu darbinieki, un viņiem ir jādara tas, ko mēs viņiem sakām. Bet mūsdienās daudzi cilvēki domā, viņi ir priekšnieki un viņi mums nosaka, kas mums jādara. Nē, viss ir tieši otrādi. Un mums vēlreiz ir skaidri jāsaprot, kā darbojas demokrātija. Un šķiet, ka šobrīd tā ir diezgan liela